Sveiki! Vasara birojā neliela lekcija jūsu uzmanībai būs aktuāla ne tikai tām no jums, kas dodas uz ofisu tradicionālajā izpratnē vienalga katru dienu vai dažas reizes nedēļā, bet arī tām, kuras ir pati sev saimnieces vai nodarbojoties ar savu nelielo biznesu, jebkurā gadījumā prezentējat sevi tieši profesionālajā ampluā, vai tā būtu komunikācija ar klientiem, varbūt tikai ar topošiem klientiem, kuriem ir jānodod šis vēstījums, ka ielaisties darīšanās ar jums, jā, tas ir droši, uzticami, viss termiņos un profesionāli, bet arī jebkādās situācijās, kad vispār jums ir sajūta, ka šis ikdienas, tas brīvais, tas kažuālais stils, tas sāk mulsināt, ka tā kā trūkst nopietnības, vai tas būtu kaut kas saistībā ar valsts iestādēm vai uz bankām jums jādodas, varbūt kaut kāda nozares pasākuma apmeklēšana, esat dalībnieki kādā profesionālajā organizācijā vai tam līdzīgi. Tā kā ne tikai birojas, jā, tradicionālā izpratnē. Tad līdz to pielietojums ir plašs, un tādēļ es jūsu uzmanībai piedāvāšu tādas top 5 kļūdas apģērbā, kad drēbju skapī paši to neapzinoties, sākam turēt ienaidniekus tieši profesionālā mērķa sasniegšanai. Jo ir skaidrs, ka apģērbam ir nozīme, neskaitām pētījumi ir pierādījuši, ka tomēr mēs skatām to vīru no cepures, un arī te man gribas tādu minēt paralēli ar automašīnām, ka viens no iemesliem, kāpēc cilvēki pērk tādas dārgas, prestižākas automašīnas, ir, lai viņus uztvertu nopietnāk uz ielas un kaut vēl laistu pa priekšu. Un apģērbs mums ir tieši tāds pats vizuālās ietekmes instruments. Un lietišķuma kontekstā tad cilvēks, kurš ir ģērbies lietišķi, viņam tiek piedēvētas profesionālākas īpašības. Tā, pie vienādiem iematdatiem apģērbs būtu jūsu trumpis, ja, ko var izspēlēt. Un tagad rodas lielais jautājums, cik tad lietišķi vajag, ja, teiksim, ar premjerministri vai valdes locekli vai kāda cita augsta lidojuma putnu, ja, viss ir skaidrs, tā kā tur ir lietišķums mums līdz pēdējai vīlītei, bet kā ir man? Esmu pašnodarbinātā vai man ir neliels sijā, varbūt reģionā, man nav darbā autora, šofera, kurš man brauc pakaļ, ja, tad kā man ģērbties. Un tad to lietišķuma, to līmeni mēs varam izmērīt. Protams, tik ļoti lietišķi nevajag. Un te sanāk tāds, ko es visbiežāk arī dzirdu no klientu puses, saduras tāda sieviete profesionāli ar sievieti. Un tā ir tāda arhetipiskā cīņa starp lietišķo attēnu un sievišķīgo Afrodīti. Un īstenībā to es tiešām dzirdu ļoti bieži, tā kā sieviete un profesionāli, kā to apvienot, viens otru neizslēdz. Īstenībā ir tā, jā, ka šajā mirklī mums nevajag paļauties varbūt ar to arī uz to dienas kārtību sabiedrisko, ka viss te izaicinājums, sajūties sievišķību, 30 dienas svārkos un visu tādu, ko mums demonstrē attēls pa labi un īstenībā arī pa kreisi. Es domāju, šīs lekcijas beigās jūs ieraudzīsiet, kur trūkst tās lietišķums un kur ir pār daudz sievišķības. Jā. Jo ideja ir tāda, ja gribam atstāt tiešām profesionālu iespaidu, tad tās sievišķības izpausmes tieši pierē ir jāiegrožo tāda sieviete kvadrātā, jā, vai tā būtu tāda agresīva, tāda seksuāla vai romantiska, tās nav par lietišķumu. Jo kāpēc? Tāpēc, ka biznes tās ir par grafikiem, kaut kādiem termiņiem, un ja mums pretī sēž kaut kas tāds ļoti romantisks, rišās volānos, sīko ziediņu rakstā, ar jebkādu tādu trausluma izpausmi vizuālajā, tad nē, ja. Gribam mēs, teiksim, kaut kādu vairāk tūkstošu vērtu līgumu, parakstīta pretī sēž tāda algu grāmatvede, ja, Beverly Hillses Čivava, vai runājam ar sociālo tīklu speciālisti, kā tādu Kurzemes Doroteju. Es laikam nepareizi uzrakstīju SSM, vai nevajadzēja, vai SMM. Palabojiet mani. Es neesmu tāda sociālo tīklu speciālists, man liekas, nokļūdījos. Tad, kur rodas tā problēma, ja? Tā kā, labi, tagad cilvēks ir samotivēts, gribu, jā, tādu apģērbu lietišķā stilā. Kur tad to lietišķo stilu dabūt?
jo nav tāda atsevišķa veikals darbam, nav. Tad mēs sākam googlēt varbūt internetu veikalos, jo arī tradicionālās veikalos principā nav tādas nodaļas, kur būtu viennozīmīgi interpretēts kā lietišķas. Tur ir daudz kas iemaisīts iekšā. Tad iesitam jau kādā meklētājā lodziņā, Zalando, About You, vienalga, lietišķi un, diemžēl frāzē lietišķi nav atrasts neviens rezultāts. Labi, tad mēs ejam pēc iedvesmas uz Pinterestu. Un arī redzam Summer Office Outfits. Uzreiz varu pateikt, arī 70% nav lietišķi. Tā kā, ko darīt? Tāpēc šajā video tad es izstāstīšu jums tos instrumentus, kā nevajadzētu darīt, kuri īstenībā nav lietišķi, bet jūs viņus bieži redzēsiet tādā lietišķuma mērcē, ka it kā būtu, bet īstenībā nav. Protams, tās top 5 kļūdas ir mani novērojumi, te atšķirībā no imidža jautājumiem britu zinātnieki neko nav izpētījuši, tas ir tā tīri no manas pieredzes. Tad tā pirmā kļūda ir apavos. Vasarā viņi ir pārāk ērti un pārāk atkailināti. Jo kāds ir stāsts? Sieviešu lietišķā garderoba veidojās pēc vīriešu parauga. Vīri iet uz darbu formālos, slēgtos apavus un vēl ar zeķēm. Ja? Protams, mēs varam atļauties vairāk vaļības, bet pungaliem ciet būtu jābūt. Es sāku tieši ar apaviem, jo viņi ir pie kājas, tā kā arī fiziski ir tā kā pie kājas, un varētu domāt, kas to reiz, tas ir kaut kur tik tālu no portretu zonas, pašā lejā, vēl jau birojā, tad kaut kur zem galda, un vispār tā kā nevajag. Bet, tā nav, visi visu redz. Un apavi tiešām ir balsta punkts, kam pieliekot spēku var nobīdīt pasauli, kā teica sengrieķu fiziķis, bet mūsdienu stilists teiktu, ka nenovērtējam to apavu spēku par zemu un esam modri, jo arī tajos pašos veikalu stilizācijās mēs redzēsim apavus, kuri nav piemēroti ofisām, bet tiek pa tādiem uzdotiem. Jāsaka, ka tas ir gan tāds mazākais ļānums, jo vispār attiecībā uz apaviem ir bēdu ieleja, ir tādi ne tikai birojam nepiemērot apavi, ir vispār nekam nepiemērot, tādi atklāti, slikti, neveiksmīgi, novecoši. Šīs bildes ir no internetu veikala, nevis no mūsu skatiem. Ja? Tā kā šos apavus var nopirkt jau šeit un tagad. Un tāpēc tieši apavu sakarā tāda neliela reklāmas pauze, man ir tiešām daudz materiāla par apaviem, tas ir svarīgi, un mēs bieži viņus esam spiesti pirkt internetā, jo godīgi Latvija ir maza un mīļa, bet klātienes veikalos tieši apavu ziņā izvēle ir ne tāda, kāda gribētos. Tāpēc ir tāds arī audio lekcija, garāka par šo, ar materiālu, kur saucās apavi, ko 7 reiz nomēri pirms nopērts. Bet visticamāk nepērts vispār. Tie bīstamie apavi no stilistikas viedokļa, ko būs grūti vai faktiski neiespējami iekombinēt tādos adekvātos outfitos. Tas ne tikai morāli novecojošie, bet tādi arī ļoti īstermiņa tādi trendi, kas ir nieki un kas prasa sev klāt arī ļoti stilistiski aktuāls pārējās vienības, kas vidusmēra cilvēkam nav pa spēkam. Daudz veltīja uzmanību arī apaviem, kas izdara antikomplimentu mūsu ārienē no vizuālās korekcijas tehniku viedokļa, jo palikt ar īsām kājām pašiem par savu naudu, uztaisīt masīvas potītes un vispār piešķirt tādu vizuālo smagumu, apakšēju, apavi to visu var, tā kā tādus nepērkam. Bet ejam tālāk. Otrā kļūda ir aktīvs raksts un vispār tāda aktīva krāsa. Tas nozīmē kaut kas košs, kaut kas kontrastēns, kaut kas tāds spektrāls vai arī tie raksti, kas ir nākuši no dabas, floru, faunu. Jo, kāpēc tas nav piemēroti darbam, jo tajos ir pārāk daudz emocijas. Ja, bet lietišķā vide mums ir pa plāniem, grafikiem, stratēģijām. Tā kā piegādas nevar būt kā vilciens, pēc garastāvokļa. Šodien jūtos zila, feeling blue, tā kā nebūs piegāde. Rītā priecīga, būs piegāde. Līdz ar to izslēdzam. Bet vasarā to ir grūtāk, jo arī veikalos mēs redzam tās krāsas, viņas parādās, tie paši dzīvnieku raksti, ziedu raksti,
arī roku darba imitācija, šis tie-dye raksts, ko mēs redzam 3. attēlā, tā kā sasēju, iemērcēju kleitu, izvilku ārā un ir tāds gradienta veidā krāsojums. Šeit būs arī tāds spektrālās, košas, kubika, rubika krāsas, es viņas saucu. Atkal vīriešiem, viņas patīk, jo tās ir vienīgās krāsas, ka viņi var normāli nosaukt vārdā, bet principā vīrieši tāds nevelkā, un atkal tas nav par lietišķo stilu. Lietišķais stils, tā ir vīriešu garderobes parafrāze. Tā kā, ja leopardu nevelk vīrietis, tad mēs arī nevelkam uz darbu. 3. ir siluets. Atkal to pašu tā kā ar apaviem nenovērtējam par zemu, jo pārsvarā fokus uz krāsa, bet principā, manuprāt, siluets ir primārs. Salīdziniet, kāds ir emocionālais iespējas no tās kleitas, ko jūs redzat pa kreisi, saznot ar visiem pārējiem. Tā kā pa kreisi ir lietišķi tīri no silueta, pārējās nav lietišķa neviena. Jo siluets ir tas, ko mēs redzam jau no attāluma. Teiksim, saules apžulbinātie pa ielu mums pretim iet cilvēks, un mēs redzam silueta. Un mūsu acis ir ietrenēta to redzēt jau gluži kā mūsu senči, kad sēdēja alās, un tad kaut kāda kontūra parādījās alas ieejā, un tad viņi pēc kontūras sprieda savējais vai svešais, tā kā bīstams vai nē. Un mūsu smadzenes neko daudz nav evolucionējušas. Mēs jau atšķiram tādu jebkādu siluetu, vai tas būtu draudīgs vai miermīlīgs, vai tāds brīvā laika vai lietišķs. Pēc silueta mēs spriežam par cilvēka statusu, vecumu, nodarbošanos. Var iedot arī piesaisti laikmetam, tā kā mums nevajadzēja izkrāsot apakšā redzamās kleitas, lai saprastu, ka tie ir vēsturiskie tērpi, un vēl tie, kas saprot modi, tad salikt to chronoloģiskā secībā. Tā kā lietišķie silueti mums ir vairāk uz taisnstūra pusi. Sievietes gadījumā, protams, tas var būt tāds piesavilkts no sāniem, jūstas apvidū, lai savāktu siluetu. Kā arī, ja tas risinājums ir nevis bikses, bet svārki, tad var būt tāds viegls trapeces paplatinājums uz leju. Viegls trapece, ja? Nekādā gadījumā ne trīsstūrs ar pamatu uz leju. Tad mums sanāk tāda arhetipiskā māte, nevis arhetipiskā darbiniece vai pasargdavas priekšniece. Ja? Protams, arī visi ir pilni garumi, nekādi mini, nekas tam līdzīgs. Tad 4. ir pārāk daudz sievietes. Te atkal jau tā arhetipiskā ciņa starp Atēnu un Afrodīti, ko mēs jau pieminējām. Tā kā, ja pa visām vīlēm sprauc uz sieviete, ir grūti fokusēties darbam, arī citām sievietēm, ne tikai vīriešiem, un starp citu arī ņemot to virzienu, kur ripo pasaule, ja vīriešiem drīzumā, man liekas, es domāju, vienkārši būs fiziski baili no tādiem klāji sievišķīgiem tekstiem un žestiem darbā, jo kā tik kaut kas nesenāk. Kāds kādu ir aizvainojis, kāds kādu pārpratis un kaut kādu tur genderu vispār labāk nevajag pievilkt. Kā tad tā sieviete pa vīlēm var spraukties? Caur apspīlējumu, izgriezumu, spēcīgu parfīmu, caurspīdīgumu, daudz kosmētikas, kaut kādi mati. Viss, kas nāk prātā, iedomājoties tādu stereotipisko sekretāri, kas īstenībā nav sekretāri. Tā kā ir skaidrs, ka biznesa pasaulē mums tā gendera dzimumu nav, visu izšķir hierarhija. Un tad jums esam vienojušies, ka vīrieši tā kā nespēlē savas spēlītes, jā, nedemonstrē savu patriarchālo varu, tad arī mēs, sievietes, tā kā neizmantosim to savus trikus. Tā kā cīnījām līdztiesību, izcīnījām. Tā kā, principā, es domāju, nākamais solis varētu būt arī genderneitrālas toaletes darba vietās, starp citu. Un tad 5. tas ir pārāk casuāli, jeb pārāk ikdienišķi. Cilvēku valodā visbiežāk tā ir runa par sportu, jo skaidrs, ka sports kā estētika sāk ļoti dominēt gan brīvajā laikā, gan arī darbā. Teiksim, apavi sportiskajā stilā tie snīkeri, ar tēkrekliem jau darbā tā kā ir rehabilitēti, kur kaut ko meklējot, jau piedāvās Suits and Sneakers for Work, bet, ļoti, ļoti dozēti. Ja? Tehniskie audumi somās vai, teiksim, rāvējas pogu vietā vai velcro aizdara pogu vietā. Tas viss
mums liek domāt par sportu. Ja? Nevis vasaras mētelis, bet, piemēram, vēja, kā tāds sports. Tā ir arī brīvība kustēties, jo brīvība kustēties mums dod vai nu tāds piegulums no streča auduma, ja, tāds tehniska auduma, vai nu atkal tāds pretēji brīvs piegulums, kurā var dzīvot. Tā kā viss tās oversize, bikses, žaketes, tas viss drīzāk ir par tādu stilīgo brīvo laiku nekā nopietnu ofisu. Ja? Tā ir mode, tas nav lietišķais stils. Attiecībā uz darbu tas var attiekties tikai tiem, kuriem darbs tiešām ir saistīts ar kaut kādu modi vai ļoti radošu, ļoti brīvu vidi. Tā kā, ko būt, ko darīt? Dažas idejas vienkārši kā var savienot korekti šo sievišķību ar profesionalitāti un visu to realizēt vasarā. Ja? Tā kā ļoti tā diskrēti. Sievišķoties var arī caur formu, faktūru, valkāšanas manieri, nezaudējot fokusu uz darbu. Tā kā konkrētāk atbildēt uz jautājumu, vai džinsus var uz manu darbu, ja kādu somu vai zeķubikses ir obligāti, tie ir visi tādi specifiski no situācijas neatraujami jautājumi, uz kuriem es būšu priecīgi atbildēt, ja jūs man to jautāsiet, bet tā vispārīgi es, kas jāsaka, ka džinsos uz darbu nē, zeķubikses vajag. Principā jā, bet ir izņēmumi, kādu somu, noteikti ne XXL un vislabāk ādu, lai arī caur faktūru konotētu, vēstītu to lietišķumu. Tā kā īstenībā tas, ko jūs redzējāt 2 vārdos, es centos jums uzburt tādu business casual atmosfēru. Tas ir tas stils, kas visbiežāk būs derīgs vairākumam no jums, jo nekādos augstākos tādos konservatīvisma līmeņos, kā valdes priekšsēdētājām un premjerministriem doties nevajag. Jā, tā kā mēģiniet izvērtēt savu garderobas saturu atbilstoši tam un tad paskatīties, vai manā drēbju skapī nav kaut kādi ienaidnieki. Es atstāšu savus kontaktus, kā arī nodublēšu video aprakstā, ja jūs interesē kāds no stilista pakalpojumu tradicionālā arsenāla, vai tā būtu garderobas audits vai stila koncepta izveidošana, iepirkšanās vai stilistu. Visu to var dabūt, tā kā cenas un apraksts atrodami Facebook lapā, visu izšķir stils, vai arī droši rakstiet man privāti. Tā kā lai jums darbīga un rosīga vasara. Atā!